Pirms es sāku par dokumentēšanu, vispirms dāmas un kungi, kolēģi un prieks šeit ar jums visiem tikties, bet es gribēju pievienoties Dācis teiktajam par gandarījumu, jo viņš par šiem jau diezgan daudzajiem gadiem tiešām ir ļoti liels. Lūk, bet mans stāstāmais ir par kultūras mantojuma dokumentēšanu. Kultūras mantojuma aizsardzība nevar pastāvēt bez vērtību, objektu, vietu, notikumu dokumentēšanas. Mēs šodien daudz runājam par mantojuma aizsardzību 100 gadiem, un visus šos 100 gadus ir notikusi kultūras mantojuma objektu dokumentēšana. Pamatīgais darbs, ko uzsāka kungi, ko mēs redzējām citos slaidos no pieminekļu valdes, viņš nav pārtrūcis. Viņš cauri paaudzēm ir turpinājies un rezultējies kā apjomīgākā dokumentu krātuve Latvijā par valsts aizsardzībā esošiem arhitektūras, arheoloģiskajiem, mākslas vēstures un industriāliem pieminekļiem, kā arī par citiem kultūra vēsturiskiem objektiem, kuri šobrīd nav ar statusu. Mans nolūks ir pastāstīt par šo te dokumentu krājumu, kas ir mūsu rīcībā. Mēs paši ikdienā sakam vārdu arhīvs. Un arhīvs ir veidojies, protams, no ļoti dažādām komponentiem dažādos laikos, bet es te atzīmēšu tikai tās būtiskākās. Tātad ir pieminekļu valdes arhitektūras pieminekļu arhīvs, Kultūras ministrijas muzeja tēlotājs mākslas pieminekļu aizsardzības pārvaldes arhīvs, tā saucamais Plauciņa arhīvs. Te jāpiezīmē, ka arhitekts Leons Plauciņš ir devis vienkārši nenovērtējumu ieguldījumu informācijas vākšanā un apkopošanā, un viņa darba rezultāts ir ļoti nopietns pamats šim mūsu dokumentu krājumam. Tad vēl lielu devumu iedeva Kultūras ministrijas muzeja un kultūras pieminekļu zinātniskas pētnieciskās padomes arhīvs un arī jau pieminētais kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantora arhīvs. Un manā skatījumā šis ir unikāls arhīvs, jo viņš atspoguļo ne tikai valsts pārvaldes darbu kultūras mantojuma aizsardzībā, bet ir arī kā lielisks avots pētījumiem, gan par kultūras mantojumu kopumā, gan par katru kādu pieminekli atsevišķi. Un ar šo te arhīvu mēs nodrošinām visas tās interesantās un vēsturiskās informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm. Ja man nebūtu tās 10 minūtes, es jums te rādītu un rādītu. Tātad ātri pārējot tām nozīmīgākajiem fondiem, krāšņākais un iespaidīgākais, protams, ir uzmērījuma fonds, kaut kādu daļu jūs redzat. Šeit zālē izstādītu, bet viņu ir daudz, ir objektu apsekošanas materiāli, kas ir pieminekļu lietas. Tur ir gan objektu apraksti, gan vienkārši saraksti, gan skices, zīmējumi, fotofiksācija. Apakšējā labajā stūrī mūsu kolēģi Radiņa Jāņa skice, par ko mēs visi arhīvā nenormāli priecājamies, kad ieraugam, beidzot būs skaidrība par to objektu. Jo viņš ir noķēris ar ļoti skopiem līdzekļiem, ir parasti noķēris to būtiskāko un interesantāko objektā. Ir ļoti plaša fotonegatīvu kolekcija. Daļa, protams, ir atspoguļota lietās, bet laba daļa tomēr arī nav. Augšējos attēlos ir stikla plates, arī tās ir mūsu rīcībā. Un tad ir milzīgs daudzums būvprojektu, tos es jums nerādīšu, tos jūs visi tāpat paši zināt, kā viņi izskatās. Laimīgā kārtā ir samazinājies papīra būvprojektu daudzums, attiecīgi nav sastrēgums mūsu plauktos, toties ir stress serveriem ar digitālo būvprojektu glabāšanu. Lūk, bet kultūras mantojuma dokumentēšana viņa iet līdzi laikam. Un mainās paņēmieni, tehnoloģijas. Ja agrāk bija metrmērs, zīmuls, papīrs, fotoaparāts, tad pēdējos gadus jau ir citas tehnoloģijas. Ir trīsdimensionāla laserskenēšana, fotogrammetrija, batimetrija, ģeofizikālā izpēta ar radiolokācijas metodi.
Un tas viss dod iespēju dokumentēt objektus ar ļoti, ļoti augstu precizitāti. Iedomājieties, precīzākie dati, tie, kas ir mūsu rīcībā, ir ar 0,05 mm starp punktiem. Un augšējā robeža ir drona dotie dati, kas ir apmēram 5 cm starp punktiem. Ja? Līdz ar to ar šīm tehnoloģijām mēs spējam fiksēt substanci, apjomu, formu, materialitāti. Un šādi dati, kas ir krāsaini, ir ģeoreferencēti, viņi dod iespēju. Pirmkārt, ir milzīgs solis kultūras pieminekļu atjaunošanā un, protams, arī tehniskā un saglabātības stāvokļa dokumentēšanā. Iepriekšējā attēlā redzējām, ka var fiksēt objektu kopumā, var ļoti augstā detalizācijā fiksēt detaļas, var teritorijas, šī braki, un var arī ielīst iekšpusē ar virtuālu datu palīdzību. Lūk, bet mēs varam iet vēl soli tālāk. Un šis bija tāds neliels pilotu projekts. Lielajā Monētu ielā kādreiz stāvēja tāds ārkārtīgi skaists manierismu portāls, no kura ir saglabājušies atsevišķi fragmenti, izkaisīti pa pilsētu. Daļa ir pie mums pagalmiņā, kad aiziesiet, viena detaļa ir izstādīta. Ir vēl Kuģniecības muzejā, Pētera baznīcā. Mēs nodigitalizējām tās detaļas, kurām tikām klāt un kuras atradām. Kreisajā pusē zīmējumā var redzēt, kā viņi izvietojās. Un tad pēc vienīgā saglabājušās attēla varēja uztaisīt virtuālu rekonstrukciju. Tātad tas ir vēl nākamais solis, ko var ar šādu precizitātes datiem un tehnoloģijām izdarīt. Lūk, un es, man liekas, izrunāšu ātrāk par tām 10 minūtēm. Bet vēl ko es gribēju pateikt, ka mēs esam pēdējo 5 gadu laikā veikuši mūsuprāt titānisku darbu. Ir digitalizēta liela daļa arhīvu materiālu. Un līdz ar to mēs ar lielām cerībām skatāmies nākotnē, ka mūsu uzkrātā, glabātā un arī veidotā jau dokumentācija palīdzēs izglītot sabiedrību par Latvijas kultūras mantojuma vērtībām un nozīmi un palīdzēs atjaunot vēl daudzus kultūras pieminekļus. Šeit ir 18. gadā fiksētā Skaistkalnes baznīca, kuru jau ir atguvusi savus torņus. Paldies, kolēģi!